Kvantu hipergaisma bioptron, hiperpolarizēta gaisma, dzīvo asins šūnu analīze, LBA režīms, tika veikta izmantojot tumšo lauku mikroskopiju, OMAX ierīce, 10x40 un 10x100 objektīvi. Sirds un asinsvadu slimības ir galvenais nāves cēlonis visā pasaulē. Katru gadu no sirds un asinsvadu slimībām mirst vairāk cilvēku nekā no citiem nāves cēloņiem. Tieši tā izskatās daudzi no sirds slimībām cietušo cilvēku asins šūnas. Sarkanās asins šūnas nav sakārtotas, tās ir salipušas un neaktīvas. Ja šāds nesakārtots asins šūnu stāvoklis turpinās, tas var izraisīt hipoksiju, kas ir skābekļa deficīts audu līmenī, iekaisumu, kā arī sirds un asinsvadu slimības. Šādu neveselīgu stāvokli var novērst un ārstēt unikāli dabiskā veidā ar bioptronu kvantu hipergaismas palīdzību, kas bez ierobežojumiem spēj iekļūt jebkuros cilvēka organisma audos. Ideālo kvantu īpašību dēļ hipergaisma sakārto šūnas kvantu līmenī, kas ir iespējams pateicoties cilvēka organisma, molekulu, šūnu un orgānu dzīvajai matricai. Kvantu hipergaisma tiek pavairota, izmantojot nekovalentās saites, kas ir ideāla elektromagnētiskā mijiedarbība starp biomolekulām. Pēc 10 minūšu ilgas kvantu hipergaismas iedarbības, 7. skriemeļa līmenī, kas ir viena no bioloģiski aktīvākajām zonām, mēs redzam, ka hipergaisma var novest visu organisma sistēmu homeostāzes stāvoklī, kas ir iekšējais dabiskuma un veselīgās stabilitātes stāvoklis. Dzīvo asins šūnu tumšā lauka mikroskopijas zinātniskie eksperimenti ir pierādījuši, ka hipergaismai ir pozitīva terapeitiskā iedarbība uz asins šūnu veidošanos. Šeit parādītās sakārtotās struktūras pārvēršas par sakārtotām sarkanajām asins šūnām, kas rada vispārējo asins atdzīvināšanu, jo neveselīgās asins šūnas tiek sakārtotas veselīgā stāvoklī ar līdzīgu kvantu hipergaismai enerģijas struktūru. Bioptronu hipergaisma spēj atbalstīt un atjaunot visas traucētās bioloģiskās vielas saskaņā ar biomimikrijas rezonances principiem, kad viena struktūra meklē sev identiskas struktūras un sakārto tās. Ja divām vienībām ir vienāds simetrijas tips, tad perfekti strukturēta vienība dominē. Piemēram, hipergaisma uzspiedīs savas enerģijas īpašības citai nestrukturētai vienībai, novedot to līdzsvarā vai homeostāzes stāvoklī. Hipergaisma atjauno bojāto un nestrukturēto vienību enerģiju, informāciju un frekvenci. Faktiski cilvēka ķermeņa 75% ir tāds pats ideālais simetrijas tips kā hipergaismai, ieskaitot ūdensķēdes, DNS kopas, klatrīnu, mikrotubulītes, kolagēnu un citas biomolekulas. Apgādātas ar nepieredzētu kvantu hipergaismas enerģijas informāciju, šūnas pārvietojas ātrāk, uzrādot ievērojamas antikoagulācijas īpašības, kas spēj novērst sirds un asinsvadu slimības. Salīdzināšanas rezultāti, kad nesakārtotas asins šūnu kopas tiek pakļautas gaismas terapijas ietekmei, pa kreisi. Tās pārveidojas par aktīvām veselām šūnām, pa labi. Pietiek ar 10 minūšu ikdienas ārstēšanu ar bioptronu kvantu hipergaismu, lai aktivizētu asins plūsmu, piegādājot skābekli dzīvībai svarīgiem orgāniem un uzlabojot barības vielu iekļūšanas procesu šūnās. Šīs atjaunotās un reģenerētās asins šūnas spēj attīrīt šūnas no piesārņojumiem un nodrošināt hipertensijas, trombozes, insulta, sirdslēkmes un dažādu iekaisumu profilaksi. Kvantu hipergaisma bioptron, kvantu medicīna kvantu organismam.
Bioptron kvantu hipergaisma ir unikāla terapija, kurai ir pierādīta efektivitāte bez blakus parādībām. Vairāk nekā 3 miljoni certificētu medicīnas ierīču Bioptron tiek plaši izmantotas visā pasaulē – slimnīcās, sporta un atpūtas centros, kā arī mājas apstākļos. Bioptron kvantu hipergaisma ir unikāls integrētais risinājums jūsu labsajūtai. Tā ir lieliska atjaunojoša pretnovecošanas procedūra jūsu ādai. Bioptron ir Eiropas estētiskās un novecošanas medicīnas kongresa Anti-Aging Trophy konkursa uzvarētājs, kas notika 2014. gadā Parīzē. Tā ir arī ārkārtīgi efektīva ierīce, kas veicina vispārējo labsajūtu un novērš slimības. To izmanto kā terapijas un rehabilitācijas veidu dažādu veselības problēmu ārstēšanai, ieskaitot sāpju mazināšanu, brūču, rētu un apdegumu sadzīšanas veicināšanu, sezonāli afektīvo traucējumu novēršanu, pediatrijas slimību ārstēšanu, kā arī dermatoloģiskas, zobārstniecības un veterināra medicīnas problēmu risināšanu. Dzīvu asins šūnu analīze, LBA režīms, izmantojot tumšā lauka mikroskopiju. Attēli pirms un pēc Bioptron kvantu hipergaismas izmantošanas tika uzņemti Boulevard medicīniskajā bioķīmiskajā laboratorijā Belgradā. Bioptron ekspertu Oļas Lopušanskas, naturopāte, Nīderlandes Bioptron centra direktore un doktora Miloša Mladenoviča, praktizējošs Cepter Medical speciālists grupas vadībā.